Kad Homo Ecos mani uzaicināja piedalīties eksperimentā, cik daudz pārtikas es izmetu, tad es sapratu, ka jā, laikam tas ir vienīgais atkritumu daudzums, ko es tā īpaši neesmu mērījusi, jo esmu ļoti daudz šķiroju atkritumus, un tādēļ es zināju, ka es uz miskasti nedēļā nesu apmēram 1,5 kg atkritumu, bet cik no tiem ir pārtikas daļa, to es vēl nezināju. Un šis eksperiments, kas droši vien ilgs kādu mēnesi, man parādīs, kāda ir patiesā situācija un kādas ir manas ilūzijas. Es vēl īsti neesmu skaidrībā, vai tās mizas un tējas biezumi, ko es atdodu kompostu maisās liekām, vai tās ir atkritums, vai tā ir otrreizējā izēviela, un vai kafijas biezumi, kurus es aizlaižu podā uz Daugavgrīvu, lai tur veidotos dūņas un barotos mikroorganismi, ir atkritums, vai tā ir arī otrreizējā aprite. Un es ļoti ceru, ka šis eksperiments man ļoti iedvesmos padomāt, ko es ēdu un ko es neapēdu.